Talsu muzejā vēl līdz 4. augustam ir apskatām 9 rietumu Austrālijas mākslinieku darbu izstāde Jauns vienādojums 8+1. Viens no šiem 9 ir Pertas pilsētu plānotājs un glaznotājs Pēters Ciemītis. Viens viņa darbs, akvareles paša galva, bija skatāms arī lielajā trindas mākslas izstādē Arsenālā. Talsos Pēters satika savus jaunatrastos rādus, bet Rīgā vēl pirms došanās uz lidostu un atgriešanās Pertā viesojās Latvijas radio studijā. Lūk, ko mēs tur sarunājām. Pēter, jūs esat dzimis un audzis un skolojies Austrālijā, bet jūs ļoti labi runājat latviski, tā man teica, un tagad es to arī pati dzirdu. Kā tas ir nācies ar šo latviešu valodu? Tas bija vienkārši, jeb, tas bija tāds vecāku noteikums? No vecākiem. Kas parasti notika Austrālijā bēgļiem bija, ka un man latviešu valoda nav tik labi to atradīs tik ātri, bet tāpēc, ka bēgļi angļu valoda bija švaka, valsts parasti teica, lai nemēģinātu mācīt angļu valodu, lai tikai parastu, un tad, kad ies skolā, varēs iemācīties angliski un iemācīties kārtīgi, es saprotu. Tas nozīmē, ka es, kad dzimu un augu pirmās 5-6 gadus, es tikai latviski norāju. Un tikai tagad skolā gāja, sāka angliski norāds. Un visu dzīve māte un tēva vismaz, un latviešiem tur Pertā arī norāja latviski, bet lēnām ar laiku palika mazāk un mazāk tie. Un, mans tēvs ir vēl dzīvs, bet tagad viņš ir gandrīz vienīgais, ko es norāju latviski, un mēs esam abi tikti slinki, mēs ielikam iekšā pārāk daudz angļu vārdus pa starp arī, bet tas kā... Bet šobrīd jūs esat Latvijā, un es saprotu, ka latviešu valodai šobrīd atkal ir ļoti aktīvs pielietojums, vai ne jums? Jā, es gan, man vajadzēja tik ātri iemācīties no jauna tā kā norāda. Un tā ir tik skaisti man ir bijis, tāpēc, ka ir tādi jūšana, kā es tikai atceros, ka es biju maz puika, ka ap māju un visi radnieki riņķī, ka visu riņķī dzirdēju latviešu valodu. Un tas, ko es neesmu dzirdējis priekš gadiem un gadiem, tagad, ka es dzirdu visu riņķī, iekš ielas, iekš bodiem, ka latviski norāda, tas ārkārtīgi skaisti man ir. Jā, šī reize Latvijā jums ir īpaši, tāpēc, ka jūsu darbi ir divās izstādēs, gan lielajā latviešu mākslas izstādē Arsenālā, gan arī Talsos, kur ir tieši rietumu Austrālijas mākslinieku darbi. Kāds jums ir iespējas par šo latviešu mākslas izstādi, trindas mākslas izstādi? Es saprotu, ka Austrālijas mākslinieks jūs droši vien labi pazīstat, bet tur ir viss plašā pasaule. Pareizi gan. Mēs zinājām daudz tos mākslinieks no Amerikas un citur, no interneta, ka redzējām, ka bija daudz iekš to Valmiera izstādi. Mēs sākām pētīt, kas tur viss ir un kur ir glezno ko un tā. Un ir gan labi redzēt visu pasaules latviešu trindas mākslinieki, kā visi gan strādā, visi viņi jauna valstīs. Interesanti gan arī ir, es varu redzēt tādas lietas, kas man vismaz izskatās, ka ir vēl nāk kaut kā no tādas latviešu kultūras iekš tām bildēm. Un es vakar norāju bišķīt par to iekš Arsenālu, un man tāda jūšana, ka tāds smagums tur ir iekš tām bildēm. Un tas vēl būt kaut kas ir speciāli tam latviešu darbiem. Jā, jūs Arsenālā tikāties arī ar citiem latviešu autoriem. Tā faktiski bija varbūt jums tāda pirmā tikšanās ar citiem latviešiem, kur bija spējuši atbraukt uz Latviju. Speciāli no Amerikas mēs nebijām satikuši iepriekš. Es domāju, no Austrālijas tur tikai viens cits, kas iekšā Arsenāla ir. Tas ir Jānis Nedēļa. Viņš atnāca tāpēc, ka viņam arī izstāde iekš pastājas ir taisna šobrīd. Jā, jums rietumu Austrālijas māksliniekiem izstāde Talsos, un es saprotu, ka tā bija tāda īpaša sajūta. Jūs tur arī savus radiniekus sastapāt Talsos, jā? Jā, nemaz nezināju, ka bija tik daudz radinieku. Izrādās, jā. Man sieva ir Austrālija, viņai tik daudz radinieku, kas iet apakaļ uz Angliju un visās vietās. Un priekš daudziem gadiem, es domāju, man tikai mazbišķīt radinieki ir, un tagad tūlīt es atrodu, ka man gandrīz tikpat daudz kā sievai tagad, jā.
Kā jūs pats nonācāt līdz glezniecībai? Jo es saprotu, ka jums pamatdarbs tomēr saistās ar pilsētu plānošanu. Jā, pareizi, jā. Tātad studijas bija pilsētu plānošana, tehnoloģijas un tad arī mākslas studijas. Jā. Vislabāk teikt, ka es esmu vienīgi gleznojis arī tad, kad biju puika un tad, kad es studēju skolā un es pirms gribēju studēt ne mākslu, bet grafisku dizainu. Tāpēc, ka tad es domāju, ka varbūt var strādāt, tas man interesē. Bet kā iznāca, es darīju to pilsētas plānošanu. Es biju domājis, ka tas arī var būt tāds angliski saka creative. Radošs, jā. Jā. Un ir? Ir gan, bet tu vajag sameklēt pašam pēc tādu līniju, kur tu sekos, kur būs, tu vari strādāt tādā veidā. Daudz, kas studē to, tikai sēž oficēs un mēra plānus un neko citu daudz nedara. Un man pagāja gadiem tādu sekot tādu celiņu priekš pašam. Es saku kādreiz, ka tas ir tā kā kompozēt mūziku. Tu zini, tu pats tu nespēlēs, tu zini, ka tev vajag iedot citām rokām, lai spēlēt, un ka viņi pārtaisīs un tā. Bet tev tā pirmā ideja, un tas, kas pirmais izrakstīs to. Un tāpat ir pilsētas plānošana. Tad mēs tā kā izdomājam, kā varētu būt, un ceram, ka tie, kas visu tās gabaliņas būvēs tādā veidā, ka gan būs tā burvīgs beigās, jā. Jā, bet gleznošanā tad jūs pats esat tas, kas izdomā un pats īsteno. Pareiz. Tas, kur var izmantot tā, ka tās bildes ir pašas un tev nevajag dot citu rokām, lai darītu to arī. Es šodien saku, ka gleznošana ir tā svarīgā lieta, ko es daru, un tā pilsētas plānošana ir mana hobija. Jā, jums izstādes Austrālijā arī balvas ir bijušas, vai tas bija vienkārši ieiet tajā Austrālijas mākslas sabiedrībā, pieteikt savu vārdu? Pagāja gan daudz gadus. Es sāku sirsnīgi gleznot, kā 20-25 gadu atpakaļ, un pēc daudz gadiem. Tā kā visiem gleznotājiem nav daudz intereses, ko tu dari. Un tad es sāku iesniegt, kā latviski saka, awards. Konkursi? Sāka iesniegt priekš tādu konkursu un sāka vinnēt un speciāli daži dikti svarīgi Austrālija konkursiem gan. Un tūlīt, tad kā vienmēr iznāk māksliniekiem, tas ir, kad cilvēki sāk skatīties uz darba. Tu domā, kur tu biji 5 gadu iepriekš, jā. Bet tas kādreiz tā iznāk, ka tikai tādos brīdos tad viss apmainās bišķīt un cilvēki sāk pazīst tavu darbu, pazīst tavu vārdu. Bet parasti ir tik ilgi vajag strādāt, lai tas notiek. Jā, šobrīd jūs esat Latvijā kopā ar savu ģimeni un droši vien, ka jums ir daudz iespaidu ne tikai izstādēs. Jā, gan. Ko jūs paspējāt redzēt Latvijā, ko piedzīvot? Neko pietiekoši daudz. Mēs aizgājām, mēs satikām ar ģimeni, satikām ar radniekiem, pabraucām uz Alūksni, tas, kur māte dzima. Mēs esam skatījušies riņķi ap Rīgu, ap Vecrīgu, ap Rīgas pilsētu. Aizgājām uz etnografisks brīvdabas muzejs. Jā. Tik daudz redzējām, bet tik ātri tas laiks iet. Kādi ir tie jūsu plāni attiecībā uz Latviju un uz mākslu? Jūs jau ieplānojat to nākamo reizi, kad jūs būsiet šeit, un varbūt būs arī kāda izstāde, vai to jūs atļaujat tādām nejaušībām pagaidām? Jā, mums gan ir idejas, ka nākt atpakaļ. Varbūt ne viss tādā pašā veidā, varbūt daži no mēs paši nāksim. Daži darīs mūsu pašu projektus un redzēs, kas notiks. Es domāju, tas varbūt būs daži gadu laikā atkal, bet gan mēs gribam nākt atpakaļ. Viens no mūsu māksliniekiem, Māris Raudziņš, viņš tā dikti stipri gribēja sākt savilkt māksliniekus kopā un rādīt bildes pērtā un tad arī sākt vest pa pasauli.
Tas kāpēc mēs šeit esam. Jā, nu, šobrīd jūs atgriezīsieties mājās, bet kā tas ir braucot pa pasauli? Jūs droši vien nevarat atslēgt to pilsētu būvnieku aci. Vai arī Rīgā jūs redzat tādas pilsētu būvniecības, nu, es nezinu, nianses, par ko jums gribētu pateikt? Tā ir, jā? Gan. Protams, visi teikt, ka Vecrīgā ir tas viskaistākais, un gan ir. Ko mēs šodienās mēģinām darīt Austrālijā, ir mācīties no vecām pilsētām ap pasauli, tāpēc, ka tās pilsētas bija būvētas priekš cilvēkiem. Tas nav, kas notiek šodienās. Šodienās tu redz pārāk daudz, ka būvēja centrus uz šosejiem, tu nav tā kā priekš cilvēkiem, un sāka sabojāt pilsētas. Mēs redzam to Amerikā, un tā žēli, ka mēs redzam to šeit Eiropā arī. Jaunākās vietas, ko plāno, izliekās gandrīz, ka jūs esat aizmirsuši jūs pašu pieredzi, kā būvēt tādu skaistu pilsētu, bet arī pilsētu, kur cilvēki var dzīvot un būt priecīgi un nevajag visur kustēties ar mašīnām. Paldies jums šodien par sarunu, paldies par jūsu darbiem izstādēs, un es ceru, ka jūs drīz atkal būsiet Latvijā. Gan būsim, paldies. Un laimīgi ceļi jums uz mājām. Jūs klausījāties sarunu ar gleznotāju Pēteru Ciemīti no Rietuma Austrālijas Pertas. Izstāde Talsos, kur skatāmi 9 Rietuma Austrālijas latviešu mākslinieku darbi, skatām vēl līdz 4. augustam. Tad tā ceļos uz Madonu, kur būs atvērta no 9. augusta līdz 22. septembrim.